Ejam Bebros. Vecais labais puskačs. Palaida traktoru. Nu tā, bebru medības turpinās. Jā. Tas ir sajūgs. Tā ir gāze, tā ir bremze. Jā, divas bremzes. Tas ir ātrumkloķis. Lai viss būtu skaidrs, jā? Tas esmu es. Behind the wheel. Jā. Bebri turās, jā, mēs nākam. Bebri turās, mēs nākam. Nav vai tad? Pagaidies uz atpakaļ. Nu labi. Uz Damkalniem. Labi. Aiziet. Mēs dodamies pēc bebriem. Pie bēlna. Esam tikuši līdz Damkalniem. Te tu tā ar vienu roku nepastūrēsi. Neprofesionāls. Viss. Eksistenciāls izjūtas. Traktors nav Ferrari, pilnīgi noteikti nē. Te gan ir vietējie forši. Un vistas. Uzmanās vistas. Bebru vilcējs, jā? Tā. Kaut kas jau sanāk. Daudz 9. ātrumā traktoru. Nav 9. Jokaini jāpārslēdz. Tā, tulīt izgriezīsim un liksim 9. Aizgāja, jē! 9. Nu tā, es esmu gandrīz apgāzies. Tur ir lejā drausmīga upe. Tur divi vīri rosās. Bagarēs upi. Raksim upi. Nopietnas pasākums briest. Bebriem gals klāt. Redzat perspektīvu pret horizontu? Un piedzīvojam upi. Ceru, ka ar mani viss būs kārtībā. Galvenais ielikt iekšā 9. Un ar uzrāvienu. Vai kur viens pazda alā. Taisīsim bībeles plūdus bebriem. Un es ko tur var redzēt aizmugurē. Vai ko jau var? Aiziet? Un pie vēlna es slēdzu. Tā, dosim atpakaļ. Vīru darbi brīvā dabā. Tā, gāzīsim laukā kokus, ja es pareizi saprotu. Cik var daudzīt iPhone? Reku džeki vēl iekšā virvi. Kokus tomēr negāzīs. Iesim paralēli upītei. Iesim paralēli upītei. Man džeki teica, gāzi nespiest. Labi. Ir jau robā. Jā. Citā gribēji? Viņš lēnā. Davai. Paralēli upē, jā? Pēc iespējas tuvāk. Nebaidies, nekas vairāk pa slapām kājām tev nevar būt. Nekad neesmu brauc traktoru, lai notiek. Nekas vairāk kā upē nevar būt. Labs ir. Tā es braucu. Jūtat? Es fucking braucu. Svarīgi nepārraut virvi. Būs jāpadod atpakaļ. Viņi ņemās. Tas milzīgs slapš. Viņi tur pazda. Viņi atkal tur lien iekšā. Mēs bagarējam grāvi. Nopietna lieta. Izskatās, šī taktika strādā.
Ūdens gāžas ārā. Yes! Nezinu, ko Armands teiks par sajūgu, bet kaifs nemērā. Labi, man jāstūrē. Abrīno sievietes. Yes! Jā, tieši tā tam ir jābūt. Sievietes pie ratiem un vīrieši pie ruļļiem. Tieši tā. Pasākums notiek ar piedzīvojumiem. Tā ir bebru atriebība. Vajadzēja nosēdināt pilsētnieku pie stūres, un tad viņš dodās offroadā pēc malkas. Nu, tik tālu viss bija ok. Un pēc tam ir oi. Speciālists Armands izvilka mūs ārā no... Fuck! Man viss ir līdzi. Ievērtējiet, tie ir riteņi, jā. Bija tā naturāli. Īstenībā viņš varbūt arī nebūtu palicis, ja viņam tāsta nesākt vilkties pa dubļiem. Nekad viņš paliek. Tā, kad tu slēdz, kur ātrumu grib, viņš vispār nekustē. Un tad es sūtu, kamēr viņš bišķiņ kustās. Jā, tu visu kaut ko var pabāzt apakšā.